Ай, руки! Курю сосать! Иисус не ворот розберу! Esiet sveicināti šeit! Mēs iesmējāmies, priecājāmies, jādrojāmies un beidzot esam šeit projām! Hei, visiem lieliem un maziem! Mēs esam klāt, lai šodien ir tas īpašais brīdis, kad visiem kopā, mums visiem kopā ir jāiededz lielā Rūķu ciema roja segle! Jā, nu tad tik darām, jā, aiziet! Tu zini, kā tas jādara? Nu tā kā, es zinu, ka ir instrukcija, jā, ir lielā Rūķu instrukcija, kurā ir sīki un smalki aprakstīts, kā tad iedegt roja segli, nu visas skaistākās segles, un es viņu vienreiz lasīju, jā, man brīnum grāmatā vajadzētu būt sīkāks rokāk. Redzi, man arī ir, bet, es paņēmu līdz tikai pankūku mīklu. Es domāju, ka varbūt noderēs. Tur nav instrukcija? Nē, te ir recepte. Nē, recepte mums pagaidām ne. Kāds grib pankūkas jau? Nē, negribu. Pankūku mīklē. Tā, vai tu man palīdzēsi? Nu, palīdzēšu, labi. Tā. Lielā brīnuma grāmata, nu rādi redzēt, kur ir, jā, kas mums ir jādara pirmais, lai iemirdzētu eglīti. Tā. Nu, lasi. Tūlīt nākamā lapa. Nu tā, tagad ir? Nē, šeit arī ir tikai piparkūku receptes. Nākamo? Cik tad bieza tā grāmata? Klau, nē. Nav? Es nevaru atrast, bet es zinu, ka instrukcijai bija šeit jābūt, bet... Pagaid, kā nevari atrast, kā nav? Ne, nu, tas nekas, ka tā instrukcija šeit tā raksta. Es viņu vienreiz lasīju, jā. Nu, jā, noteikti tur bija rakstīts, kad... Bija rakstīts, kaut kas jau bija, jā. Jā, es zinu, es atceros, lai iedegtu skaistāku egli, ir jāsāk visiem rosīties, ir jādara daudz labie darbiņi, čakli jāpastrādā, un, protams, to vislabāk dara rūķīši. Mēs varētu paskatīties, kā rosojās rūķi. Jā, bet tikai ar noteikumu, ka visi pārējie arī mazliet parosīsimies, paplaudēsim ar plaukstiņām un atbalstīsim mazos rūķēnus. Sarunāts? Aiziet! Pamēģinām visi paplaukstiņām plaukstiņām? Nu tad sākam rūķoties! Plaudējam, atbalstam, uzmundrinam, drosmi iedodam. Ļoti labi! Visi kopā! Šis bija pareizi, jā. Jā, nu labi. I wonder what's happening in Santa's workshop. 1 little, 2 little, 3 little elves. 4 little, 5 little, 6 little elves. 7 little, 8 little, 9 little elves. 10 little elves work night and day in Santa's workshop far away. Wow! Look at those elves working! 10 little, 9 little, 8 little elves. 7 little, 6 little, 5 little elves. 4 little, 3 little, 2 little elves. 1 little elf works night and day in Santa's workshop far away. We are off in search of Santa and his elves. Where are they hiding deep within the fells? Here we go, looking everywhere. Throughout the forest we will seek them here or there. Rudolph and Prancer, help us as we go. Or could we seek an elf where to show? For we must search for
dear Santa Claus, hearing this magical jingle bells. We are off in search of Santa and his elves. Where are they hiding deep within the bells? Here we go, looking everywhere. Throughout the forest we will see them here or there. Rūtīši, paldies par labu darbu! Cik jūs labi pastrādājāt! Paldies! Un redz, cik daudz dāvanas jau ir Laikam bērni šajā gadā ir ļoti labi uzvedušies. Tik daudz lielas dāvanas jau sagādājuši. Labi sanāca arī mums! Jā, mums labi sanāca. Un pats labākais ir tas, ka mēs tomēr pareizi atcerējāmies, kas tad instrukcijā bija tas pirmais uzdevums. Kā ir? Jūs arī esiet labi pastrādājuši? Jā, jūs arī esiet rūķi, un jāstrādā labie darbiņi jādara visiem, vai ne? Nu jā, tātad pirmais mums bija pareizi, mēs atcerējāmies pareizi, bet Klau, manuprāt, tas otrais bija, ka vajadzētu visiem kopā kaut ko padarīt. Nu tā, es tā stāvēju un domāju, un es izdomāju, ka mēs visi kopā varētu skaļi pateikt ho, ho, ho. Pamēģinam? Pamēģinam visi kopā. Aiziet! Ho, ho, ho! Vēlreiz arī tēti un māmiņas. Aiziet visi kopā vēlreiz. Ho, ho, ho! Nu, bet tagad varētu vēl pagrozīt galvu kā ziemeļbrieži. Pa labi, pa kreisi un patipināt kājām. Aiziet, pa labi, pa kreisi un patipināt kājām. Nu, tev patika? Jā, bija labi, bet man liekas, tas nebija otrais punkts. Nē, es neatminos, kad instrukcijā kaut kas tāds būtu bijis. Nē, instrukcijā bija kaut kas ļoti kraukšķīgs un kaut kas ļoti garšīgs un smaržīgs, kas rada sajūtu, Ziemassvētku sajūtu. Es atcerējos. Jā, es atcerējos. Instrukcijas otrais punkts bija, kad ir jāizcep piparkūks, jo kas gan būtu Ziemassvētki bez piparkūku smaržas? Jā, un lielajā grāmatā ir tava piparkūku mīklas recepte. Tieši tā, mīļie! Uzcepsim piparkūkas visi kopā un atkal aicināsim mazos rūtīšus mums palīgā ar skaļiem aplausiem. Sagaidām! Jā, bet kamēr rūtīši braši nāk, mēs plaudējam vēl skaļāk, plaudējam ar kājām. Jā, tikmēr es paskatīšos un pajautāšu, kādas jūs Ziemassvētku piparkūku receptes parasti taisīt. Mama, ko jūs liekat savā piparkūku receptē? Mēdutiņu! Kurš vēl liek mēdutiņu? Paceļam rociņus augšā. Kurš vēl liek mēdu? Ko tu liec piparkūku mīklā? Arī medus. Arī medu, tad gan jau sanāk saldas un gardas. Jā, tēti, kad tu cep piparkūks, ko tu liec iekšā? Es lieku upeņu ievārījumu. Es domāju, vintas, upeņu ievārījumu. Paldies! Nu ko, sākam cept piparkūkas. Smash
Jā, klausi. Paldies, Rūtīši! Tiešām, man jau liekas, ka es mazliet kā tāda piparkūciņa gan padejoja, vai arī jūs padejojāt? Tev arī sagribējās piparkūkas. Man sagribējās piparkūciņas, un bet piparkūku sēdīsim mazliet vēlāk, jo šodien pēc lielās svētku veiklas iemirdzināšanās šeit pat, kur šobrīd tur picas cepās, būs lielā piparkūku meistarklase. Nekur nepazūdiet, katrs no jums varēs uzcept šeit uz vietiņas un izcept garšīgākās piparkūciņas. Tā kā arī to darbiņu jūs varēsiet izdarīt šeit pat šodien rojā. Cik gardi, bet zini, ko pēc gardas ēšanas mēs parasti dejojam. Jā, un man liekas, lai mēs virzītos un tiktu pie piparkūkām un eglīti iemirzītos, mums jāvirzās ir tālāk pēc instrukcijas. Ja mana atmiņa neviļ, tur tiešām gāja runa par dejošanu. Es jau teicu, parasti pēc ēšanas ir kārtīgi jāizkustās. Jā. Klau, Rūķi, Jā. tu proti kā dejot. Es protu labākās deju kustības. Ha, čik, 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 tiri, tuc, tuc, tuc. Nē, nebija labi. Varbūt labāk es centos. parādīšu. Jā, bet darīsim tā, lai būtu tā foršāk un lai mūsu lielais Rūķu spēks aiziet visumā. Mums būs nepieciešama jūsu palīdzība. Aicinu īpaši mazākos Rūķīšus šeit, nostāties šeit priekšā. Visi mazie draugi saskrienam te priekšā. Jums vajadzēs jūsu palīdzību. Jums būs jādejo kopā ar mums. Jā, arī mamma. Nāciet šeit, saskrienam tuvāk. Visi reko arī mazie draugi sanākam. Tā, Rūķīts rādīs kustību, un mēs atkārtosim labi un dejosim. Jā, es nedaudz jums pamācīšu. Jūs esat vasarā redzējuši varavīksni? Jā, nu tad paceļam abas rociņas augšā un daram pa labi, pa kreisi. Tā, uz vienu pusīti un uz otru pusīti. Uz vienu pusīti un uz otru pusīti. Ļoti labi. Bet vasarā jūs gan jau varat ēdat saldējumu, pareizi? Šodien ēdi saldējumu. Arī ziemeļpolā ēd saldējumu. Ēd gan, bet viņi ilgi nevar izvēlēties, kuru ēdīs, un tad viņi dara šādi. Pamēģinam visi kopā. Hop, un hop, vai vienu, vai otru. Jā, viņi nekad nevar izvēlēties. Un mana mīļākā kustība ir šāda. Izstiepjam rokas uz priekšu, ļoti labi, un daram šādi. Tā kā krustiņā, hop. Nu ko, lai skan dziesmiņa, mēs klausīsimies un skatīsimies, ko Rūķīts rāda. Visi dejojam. Arī mammas un tēti sarunāts. Tieši tā, aiziet visi kopā. Gatavi pasmaidām, dziedam līdzi un aiziet! Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Kā īsti mākslinieki visi dejotāji. Mācīši. Wow!
Nu, Ruģīt, man palika ļoti silti. Šodien ārā mazliet vēsīgi, bet ar tādām karstām tajām. Paldies tev! Manuprāt, mums sanāca ļoti labi, bet zini ko? Man teica, ka arī Rūķu meitenes rojā prot ļoti labi dejot. Paskatīsimies, un ja jūs redzat kādas foršas kustības, tad mēs iesim arī un dejosim kopā. Sarunāts? Visi kopā. Labi, nu tad turpinam tancot! Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow We are dashing in a one-horse open sleigh. one-horse sleigh. All the fields we go, Fields we go, laughing all the way. all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, oh what fun in a one-horse open sleigh. Jingle bells, oh what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hei! Wow, tas bija brīnišķīgi! Paldies, paldies, paldies! Mēs turpinam aplaudēt! Zini, ko ne tikai brīnišķīgi, bet arī stilīgi. Ļoti fēni! Mēs arī mazliet padejojām ar mazajiem priekšā. Klau, Rūķi, manuprāt, mēs esam ļoti daudz darbiņus, ko mēs jau paspējām izdarīt. Rūķi sagatavoja, gan dāvanas Jā. pastrādāja čakli, Jā. pīperkūkas izcipām, izdejojāmies. Jā, Varbūt kāds no jums zina, kas instrukcijā tālāk būtu jādara, lai varētu iedegt eglīti. es zinu. Es man liekas atcerējos. No? Zini, kas bija? Bija jāķerās pie eglīšu rotāšanas. Pašu eglīti vajag arī izrotāt. Nu jā, vai mājās jūs esat izrotājuši eglītes? Jā, bet ar ko tad mēs? Ar ogām, ar pogām, ar krēslu? Kādu krēslu? Nu, eglītē drīkst iekarināt krēslu. Nē! Ko tu tur Rūķi liksi galotnē? Es skaistu, mirdzošu, Nu, saki. Futbola bumbu? Nē, futbola bumbu. Nē! Jā. Vai tad zvaigzni pareizi galotē jāliek zvaigzne? Zini, ko, Rūķi? Ejam skatīties, kā to dara Rūķu saime. Kā viņi pušķo eglīti. Nāc!
skaista. Tā rojas eglīte ļoti skaista. Es gribu Rūķīši, paldies rūķīšiem! Ai, tieši tā, rūķi ciemā un arī šeit rojā rūķīši čakli strādā, lai sadarītu vislielākos darbiņus. Un, protams, eglītes izpušķošana ir viens no visskaistākajiem. Paldies vēlreiz, aplaus rūķīšiem! Eglīt, nāc, es gribu tev kārtīgāk aplūkot. Atnāc, tad tu tā pagriezies, Eglīt, pa labi. Pa kreisi arī pagriezies, es otru pusi nāc, tu arī. Skat, ar kādām skaistām puķītēm. Rūķi paši izpušķoja Eglīti. Eglīt, tu esi ļoti skaista. Nāciet, jūs varat parādieties tie galvenie pušķotāji. Cik jūs jautri un aktīvi izpušķojāt rojas. Eglīti, vēlreiz aplaus visiem rūķiem. Redz, man likās, kad ir krēslu jāliek, te gribēja likt visādas lietas, bet izrādās nē. Ir arī bandītes. Jā. Paldies, rūķi! Paldies, tā! Nu, redz, eglīte ir arī izpušķota. Mēs redzējām, kā rūķieši to čakli dara. Manuprāt, mēs varam ķerties klāt vissvarīgākajam eglītes iemirdzināšanai. Jau tik ātri? Nē. Zini ko? Manuprāt, tomēr Ziemassvētkos pats galvenais ir mīlestība. Jo, eglītes iemirdzēšanai noteikti palīdzēs mīlestība. Jā, tā ir taisnība. Es atceros, kad instrukcijā bija rakstīts, vissvarīgākais šajā laikā ir būt kopā, atbalstīt vienam otru, samīļot, teikt labus vārdus. Un bieži vien tieši caur dziesmiņu mēs varam izteikt visskaistākos un vismīļākos vārdus. Un tieši tāpēc, lai mīlestība ienāk mūsos caur nākamo dziesmiņu. Bet, Klau, rūķi, lai viss būtu tā romantiskāk, izvelkam visi ārā savus telefonus. Visi izvelkam telefons ārā un ieslēdzam lampiņu telefonā. Ļoti labi. Iemirdzināsim. Visi iemirdzinām jau rojas. Eglīti gandrīz jau tuvosimies rojas eglītes iemirdzēšanai. Nākamās dziesmas laikā visi atbalstīsim un iemirdzināsim viens otru ar skaistu kādu labu vārdiņu un skaistu gaismiņu. Bet nu gan laiks dziesmai. Tavs tuvums, tas ir mans zelts.
Paldies, tas bija ļoti, ļoti skaisti. Paldies Rūģītei Martai, brīnišķīgi. Oi, tas bija tik mīļi un skaisti, Rūķi. Zini, man pat sagribējās tevi samīļot. Nu, nāc, Es tev samīļošu. Tas bija tik skaisti. Šajā mirklītī visi mazie draugi, kas ir šeit priekšā, aizskrien ātri pie savu māmiņām un tētiem, stipri samīļojam viens otru, pasakam, cik ļoti mēs mīlam. Māmas un tēti var sābučoties, un vai es kaut ko jau dzirdēju? Es nezinu, ko tu dzirdēji, Rūģi. Jā, bet Es dzirdu Ziemassvētku vecītis! Draugi! Es jau esmu klāt! Kā mēs tevi gaidījām, vai zini ko? Mums ir notikusi kāda ķibele. Es zinu, ka mums bija lielajā brīnumu grāmatā instrukcija, kā iemirdzīt skaistu eglīti, bet mēs tā kā viņu pazaudējām. Jā, bet zini ko, Rūķi un Ziemassvētku vecīti? Es ļoti gribu redzēt mazos rūķus. Es ļoti gribu redzēt, ko viņi ir sagatavojuši. Es domāju, ka es arī neatteiktos. To arī neteiktu, Jā. paskatīties Ziemassvētku Pagā, kurā vietā tu man noliksi skatīties, lai es netraucēju viņiem? Nu nāc te! Tur taisa stūrītē, jā? Lēnām nesteidzies. Un es tev pastāstīšu par instrukciju. Tā, nāc! Kur dzīvo Santa Klaus, viss ir tīrs un valds. Egles pārslām rotā, kas šūpo viņš sauc. Tur, kur dzīvo Santa Klaus, bieži kamanās. Pāri upei saušai pārskriet pamanās. Kur tad dzīvo Santa Claus? Kurā zemes malā, kur tā pasakainā pils? Klusā meža malā, kur tad dzīvo Santa Claus? Kurā zemes malā, kur tā pasakainā pils? Klusā meža malā. Tur, kur dzīvo Santa Klaus, slānu skaņas skan. Kad tas ratos nodātos dāvanas ved man. Tur, kur dzīvo Santa Klaus, vienmēr mies un prieks. Cauru ziemu baltām pārslām ziemeļot lai sniegs. Kur tad dzīvo Santa Claus? Kurā zemes malā, kur tā pasakainā pils? Klusā meža malā, kur tad dzīvo Santa Claus? Kurā zemes malā, kur tā pasakainā pils? Klusā meža malā. Tur, kur dzīvo Santa Klaus, viss ir tīrs un valds. Egles pārslām rotā, tas šūpo viņš sauc. Tur, kur dzīvo Santa Klaus, bieži kamanās. Pāri upei saušai pārskriet pamanās. Kur tad dzīvo Santa Klaus? Kurā zemes malā, kur tā pasakainā pils? Klusā meža malā, kur tad dzīvo Santa Klaus? Kurā zemes malā, kur tā pasakainā pils? Klusā meža malā. Tur, kur dzīvo Santa Klaus, mīlums pērums nāk. Ikši kāsi kodoloj, kam tiks ir kamāk. Ziemassvētku vecīti tev patika, vai ne? Zini, šitā vērts bija. Bija vērts. Dēļ šī bija vērts atnākt, jā, tieši tagad. Man jau te rūķi un mēri patikuši un tādu žiperdeizi, zini. Nu, gribas tā- lekt līdzi, vai ne, Jā, Ziemassvētku cik vecīti? nu es vairs varu savos gados, bet tomēr. Bet labi sanāca, labi Jā, sanāca. nu labi, paldies. Bet tu sāst man, kas jums tur ar to instrukciju bija? Jā, Ziemassvētku vecīti, mēs ļoti gribējām pēc instrukcijas iemircināt lielo rojas svētku egli, bet jā, rojas nevarēja atrast. Es zinu, ka bija lielajā grāmatā, bet man pazaudējās. Bet nesatraucies, Nu, tu zini. mēs kopā ar draugiem tik daudz ko izdarījām. Piparkūkas, sācepām un Eglītis rotājām un Jā. dziesmiņas dziedājām un dejojām arī Ziemassvētku Bet vecīti. varbūt, vecīt, tu zini, kur ir instrukcija. Tu vienmēr zini visus atbildes uz visiem Nu, jautājumiem. gandrīz uz visiem, teiksim tā. Ja jūs gribat zināt, kur ir instrukcija, lai tā arī būtu. Gribu. Ziemassvētku Piedurknēbī, tā bija instrukcija Ziemassvētku Jā, bet nu, ko mēs te pa papīriem tādā skaistā vakarā? Jūs jau man izstāstījāt visu, ko jūs esat šovakar darījuši. Jā. Būtībā tieši tas, kas rakstīts šajā instrukcijā.
Kā mēs labi visu atcerējāmies, Rūķi, kopā ar visiem draugiem, lieliem un maziem. Jā, nu ir gan dažas lietas vēl, kas tā instrukcijā zemāk rakstītas. Pie tām varbūt tad pieķeramies, ja? Jā. Nu, lai tiek beigās pie tās eglas iedegšanas. Vecīt, mēs nevarējām atcerēties, lūdzu, pastāsti, kas ir jādara Labi. tālāk? Vispirms ir jāatrod šajā lielajā pūlī. Man prieks, ka tāds pūlis. Jāatrod šajā lielajā pūlī pats lielākais, pats spēcīgākais Ziemassvētku vecīša dāvanu pasniegšanas palīgs. Pasniegšanas Jā, palīgs! sporta rūķis esot viņu pirmīt jau sameklējis. Aha, es zinu, tas ir Rihards Dulbergs. Tas ir tas īpašais Rihards, kurš ir visspēcīgākais. Ar aplausiem sagaidām Rihards, vai tu esi Īpašais šeit? Rihard Načurp. Es arī nenāktu, ja tā plaukšķinātu tā mazliet. Pamēģinām kārtīgi Plaukšķinām tā kā sev. Aiziet, Rihard, šis skrien pie mums! Rihards Dulbergs, kur tu Viņš esi? jau varbūt, viņš jau varbūt nes dāvanas jau tagad. Nu jā. Kur viņš tur nāk, pa Čakliem kurieni? darītājiem daudz darbiņa. Parādiet man arī. Rihard, vai tu te esi? Es ļoti gribu redzēt pašu spēcīgāko. Tu esi Rihards! Nāc, Rihards! Nāc šurp, redzi, iezīmēts ar vēl sarkanā krāsā. Es esmu Rūķis. Nāc pie Ziemassvētku vecīša. Tu pats Ziemassvētku vecīts pasniegs dāvanu, jo pašam labākajam dāvanu dalītājam arī ir dāvana. Oficiālais labākā, spēcīgākā dāvanu dāvinātāja un dalītāja diploms. Un, protams, arī kaut kas spēkam. Vēlreiz aplausi. To puisi atcerieties par Ziemassvētkiem, jā? Jo, tu esi malacis, Rihard, vai ne? Paldies! Nu, ko paldies, Rihard, paldies! Vēlreiz aplausi Rihardam. Tā, tagad, lai viss būtu vēl skaistāk un krāšņāk nekā šobrīd, jūs jau tā esat pacentušies ļoti. Mums ir vajadzīgi arī kādi iedvesmas pilni vārdi. Jā, un tos es tā kā gribētu uzticēt pagasta galvai. Viņš galīgi tāds svaigs, tā kā piparkūka tikko cepts, jā. Nu, sagaidām ar aplausiem. Sagaidām ar aplausiem. Vakar. Man ir liels prieks sveikt jūs šovakar šai Ziemassvētku sagaidīšanas laikā. Šodien mēs iedegsim gaismu logos, eglītē un arī savās sirdīs. Tādēļ sveicu jūs visus šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā un lai mums visiem atnāk gaiši un priecīgi Ziemassvētki. Paldies! Lielisks novēlējums. Es pat nebūtu varējis labāk pateikt. Bet tagad kopīgi arī ar jauno pagasta galvu. Mums ir jāizdara pats galvenais, lai mēs to egli varētu iemirdzināt. Mums ir jāņem talkā vecais labais paņēmiens ar egles iemirdzināšanas pantiņu. Jā, bet mīļos Ziemassvētku vecīt, man liekas, ka rūķīši tie, kuri mums dancoja un dziedāja un dejoja, jūs esiet šeit, droši nāciet ar mums kopā šeit uz skatuvītes. Ir vēl kāds? Jā, nāciet visi. Nāciet šurp. Kopā jāiededz īpašā lielā rojas egla. Nu, jāparāda arī tiem pārējiem, kā to dara, ja? Kur tam mums palikt tie rūķi? Ja kāds būs, tad noteikti mums pievienosies. Labi, ar tiem rūķiem tā ir, viņi jau nekad nevar uz vietas nosēdēt. Mazie draugi, kas ir šeit priekšā, skrieniet jūs taču arī ar mums kopā, gan dziedājāt, gan dejojāt. Visi saskienam mazie, kas ir šeit priekšā. Nāciet pie mums. Jā, malacīši. Tā, tagad prātīgi tikai Jūs pa mums trepēm. jāpalīdz, jā? Mēs visi kopā teiksim īpašo pantiņu, ko mums iemācīs Ziemassvētku vecītis. Bet kā Ziemassvētku vecīti? Četrkājaino draugus arī paņemam klēpī, jo tad noteikti visiem izdosies jaudīgāk un mīļāk un spožāk. Jā, un lai būtu arī drošāk, jā, ja kādam arī ir četrkājainais draugs, paņemam šajā mirklītī to opā. Jā, ja nu gadījumā kāda prieka dzirksts uzlec augstāk un skaļāk, tad lai viņiem nav pārdzīvojumi lieli. Bet labi, ķeramies pie darba. Tad jūs atceraties, kā iededz rojas egli. Ar kādu pantiņu to dara?
Tad mums ir jāpamēģina, ja īsti vēl neatceramies. Gads tomēr ir pagājis, ja nav jau brīnums nekāds. Tātad jāskaita ir pantiņš, sadodoties rokās, nostājoties vienam pret otru, skatoties acīs. Galvu var pagriezt, kā ir ērtāk. Tā. Un tad mēs tagad tikai izmēģināsim, ja? Tad ir jāskaita tās galvenās rindas šajā vakarā. Un tās ir, mēģinam atkārtot līdz, lai vēlāk tas pirmais piegājiens ir veiksmīgs, lai rojas egle gaiši mirdz, un līdz ar egli tava sirds. Kaut kā nesadzirdēju jūs, tikai pats sevi. Mēģinam vēl vienreiz. Lai rojas egle gaiši mirdz, un līdz ar egli tava sirds. Jau bija labāk. Tad tagad pa īstam nav ko vilkt garumā, vai ne? Saņemamies rokās, skatāmies viens otram acīs, uzsmaidām un dedzam iekšā to egli, ko mums palīdzēs arī pagasta galva. Viņam ir brīnumnūjiņa šodien piešķirta uz vienu brīdi lietošanā. Un tad aiziet, lai rojas egle gaiši mirdz, un līdz ar egli tava sirds. 1, 2, 3. Izdevās! Lai jums tāds skaists, mierīgs, bet arī krāsains un silts Ziemassvētku gaidīšanas laiks, lai jauki Ziemassvētki. Paldies ugunsrūķim, paldies visiem pārējiem, kas piedalījās egles iedegšanā. Bet man šķiet ir īstais brīdis doties pie egles svētku bildēm. Jā, šajā brīdiņā, mīļie, mēs no sirds novēlam, lai jums ir gaišs svētku gaidīšanas laiks. Un kamēr mēs rosīsimies pie eglītes, arī jūs droši nepazūdiet, sāksies piparkūku cepšana. Un tie, kuri vēlās, varēs, protams, pie eglītes arī nofotografēties ar mums. Tūlīt pat. Ja. Mēs jau ejam. Ejam, Ziemassvētku vecīt, ejam. For the sky where we're
iedomājieties, ka var izcept piparkūkas tur pie picu cepšanas krāsniņas, kad viss vēl var notikties, viss kaut ko var garšot, viss kaut ko var iegādāties un vēl var mazliet pabaudīt ziemas vakaru kopā ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem.